Viennozīmīgi labākā hokeja atmosfēra šovakar valdēja Arēnā Rīga, kur klātienē vairāk nekā 8000 skatītāju klātbūtnē Rīgas Dinamo tikās ar Helsinku Jokeri un aizraujošā skatāmā emocijām pārbagātā spēlē, diemžēl, bet piedzīvoja zaudējuma rezultātu 1-2. Pirmie mača otrās trešdaļas izskaņā rezultātu atklāja laukuma viesi un Peters Regins pretinieku komandas kapteinis pielaboja sava komandas biedru metienu un Ripa atrod ceļu Jakuba Sedlačeka sargātajos vārtos. Līdzjutēji dzīt uz priekšu, mūsējie turpināja pašaizlaidzīgu cīņu laukumā un Miks Indrašs trešās trešdaļas vidū pārtver pretinieku piespēli un, kā saka, ar gaļu, bet Ripa tomēr dabū pretinieku sargātajos vārtos, rezultāts 1-1. Vairāk nekā 2000 Jokerika līdzjutēju klātbūtne uzsprāga, kad atkal komandas kapteinis Peters Regins otro reizi, diemžēl, bet pārspēja mūsu vārdsargu Jakubu Sedlačeku. 2-1 aizraujošā spēlē, diemžēl piedzīvots vēl viens zaudējums. Uz interviju aicinājām spēles labāko spēlētāju Helsinku vidū komandas kapteini Peteru Reginu. So, congratulations with the victory. Thank you for a spectacular game. How was it today here in Arena Riga? Well, it was almost like playing at home in Hartwell Arena. We have amazing fans and it was fun. We had our father's trips, all the dads are here too, and with all the fans, it was an amazing game. For yourself, how did you make this final victory goal? Well, I just tried to tip it and I was lucky it went in. It was nice to see it go in. Just happy to get the victory. What can you say about the Dynamo game? Did you expect such a game against them? Well, we knew they're a good team. They've played well lately. I think they won 5 out of the last 8, so we knew they were going to be a tough team, and they came out really hard, forecheck hard, and it's not something you see every day in this league. A lot of teams sit back, but they came out really hard, so it was a tough game. Did you enjoy the hockey tonight here in Riga? Yeah, it was great. It's always great to come here, even with the national team playing against Latvia. It's one of my favorite arenas to play in. Thank you very much. Congrats. Thank you. Pašā mača izskaņā Rīgas Dinamo treneru korpusu nomaina Jakubu Sedlačeku pret 6. laukuma spēlētāju. Pēc uzvarēta iemetiena Miks Indrašs met pa pretinieku vārtiem un, diemžēl, Ripa atsitās pret pārlikni. Vienīgo vārtu autors Miks Indrašs Rīgas Dinamo rindās. Skatītājiem ļoti patika aizraujošs hokejs. Varētu teikt, ka viena no labākajām spēlēm, kāda ir aizvadīta arēnā, un kas tomēr nedaudz pietrūka, lai iepriecinātu klātesošos 8000 līdzjutējus. Kas pietrūka, kaut kur bišķiņa veiksmi, kaut kāda pašaizliedzība, varbūt tās kaut kas tāds. Viņi īsti neizveidoja, 2 momentus pielika un 2 goli, bet kā mēs jau runājam visu laiku, ar 1 goli ir pa maz, lai vinētu spēli, tāpēc uzbrucējiem mums ir jāiet vairāk uz tiem vārtiem, kaut kas jādara, lai to Ripa nogādāties vārtos. Vienīgajā vārtu gūmā, kurus tu guvi, kā tu izlasīji šo te piespēli, ka viņi kļūdījās? Redzēju, Mārs gāja viņam uz vārtiem virsū un Larijs paņēma to bortu. Vienīgā opcija viņam bija vai nu viņš met ārā stipri, vai nu dod vidu. Var teikt nolasīt, ka dos vidu, ja pieņēma uzmet un atkārtot tur Māri kaut ko bakstīs. Mārs ar kaut ko bakstīja to un sanāca uzmest un veiksmīgi iekrit vārtus. Arī pašās beigās bija tomēr tā iespēja, un kad tik tā Ripa pārlikni netrāpīja. Jā, izdevu Timijs Inē iemetienu un uzreiz negaidot met vārtiem un pārlikni arī. Saka, bišķiņ kaut kur meistarī varbūt tās bišķi nepaveicās, varēja bišķi zemāk uzmest būt iekšā. Šī atmosfēra arēnā kā var raksturot no spēlētāju viedokļa? Fantastiski beidzot bija tā īstā atmosfēra, hokeja atmosfēra. Tā teikt, ka viņiem daudz fanu, mums ir daudz fanu un ka ne tikai laukumā ir sacensība, kad arī ārpus laukuma ir maz sacensība un tas uzreiz dzen vairāk priekšu. Paldies!